skolas, bērni, medmāsas un, var sakot, no 5. janvāra Rīgas skolās vairs būs tikai atļauts pirmās palīdzības aptieciņa. Nedrīkst būt ibumetīns medmāsām, aktīvā ogle, uztura bagātinātāja, ar ko varētu bērniem palīdzēt. Atceros, jau agrāk nedrīkstēja medmāsas dot insulīnu šprices, ja bērnam ir kaut kāda slimība, un diabets un tā. Tā, tiksim, lai saprastu, var sakot, medmāsas tagad būs aprīkotas ar vienreiz lietojamiem cimdi iepakojumā 2 pāri, spraužam adatas, šķēres, mākslīgā elpināšanas maska, 3 stūrveida pārsejas, leikulplasts, brūču plāksteri, tīkleida pārsveids, marles saites un blablabla. Var sakot, tas viss tiek skaidrots, ka skolas nav iestādes, kas nodrošina medicīnisko aprūpi. Tāpēc medmāsām būs praktiski tikai marles gabals, plāksteris, šķēres ar nopaļotiem galiem. Priekš kam tāda medmāsa vajadzīga? Veselais saprāts saka, ka es tomēr būtu drošāks, ja jau ir tā medmāsa tajā skolā, tad viņa spēja arī sniegt kaut kādas pirmās palīdzības palīdzību, pirmo palīdzības. Skaidrs, ka skolas nav slimnīcas un tā tālāk, bet veselais saprāts saka, ka nezinu, mums skolā deva kaut kādas potes, mums skolā nāca zobārsti, mums skolā, Krievu laikos visādas tādas lietas notika. Potes mums kaut kādas tur taisīja, es neatceros pret ko un kāpēc masas bija, bet man tā šķiet, ka tomēr medmāsa tas ir viens solis līdz ārstam, līdz ar to ierobežot un tikai, tad vajag pateikt, mums skolās nebūs medmāsu. Un lai tad pirmās palīdzības aptieciņa, lai viņi tur stāv stūrī un lai to izmantoja kurš pieaudzis cilvēks. Jocīgs Rīgas domes deputātu departamenta lēmums. Man šķiet, skolās jābūt labām medmāsām, medmārāļiem, kas ir aprīkoti ar kaut kādiem pirmās palīdzības nepieciešamības ibumetīniem, oglēm un tādām lietām. Man tā šķiet.